Nu, sveiks, Kristap. Kā tad tev ar ražu gāja? Diezgan labi. Man raža šogad bija ļoti labi. Kā ar tevējo? Nu, švaki. Man tā šķiet, ka kāds speciāls sēklas sabojāja. Žēl gan. Cerams, ka jūs līdz vasarai iztiksiet. Nu, cerams. Sveika, Odrija. Sveika, Anna. Tu zini, man tas Kristaps īsti nepatīk. Kā ar tevi? Nu, viņš jau nav nekāds lāga vīrs, bet es dzirdēju, ka viņš šogad ļoti labu ražu ir ievācis. Jā, tieši tas man liekas dīvaini. Viņam tik labi un man nekā. Nu, es nezinu, tu labāk aiziet parunā ar Līzi. Viņi ir labāk pazīstami. Nu, labi, sargi sevi. Sveiks, tiesnes Andrej. Sveika, Anna. Kas tev ir šurp šajā skaistajā dienā? Līzi meklē, vai neesi redzējis? Viņa ieskrēja iekšā smilgu saimē. Paldies. Kāpēc meklē? Ai, garš stāsts. Vajag aprunāties, bet paldies uz drīz tikšanos. Nu labi, visu labi. Ienāciet! Nu jā, un kā vakardien gāja, un kā tev klās, Kristap? Ai, nekā. Ja šodien no rīta man bija kāds dīvaini saruna ar Annu. Prasīja par ražu un sūdzējās, ka kāds samaižās sēklas. Dīvaini gan. Viņa nekad nav pakritusi, bet nu neko darīt. Sveiki, vēlējos aprunāties, bet netraucēšu, atnākšu citreiz. Sveika, Līza. Es vēlējos parunāt par Kristapu. Nu, kas par vainu? Nu, zini, man liekas, ka viņš nodarbojas ar dīvainām lietām. Varbūt pat maģiskām. Mūsu Kristaps nevar būt. Nu, jā, ka es tev saku. Šogad viņam bija tik izcila raža, bet pārējiem ciemniekiem gandrīz nekā. Ko tu runā muļķības par nepatiesiem apvainojumiem cilvēku soda? Tu esi akla, tu neko neredzi. Sveika, Odrija! Sveiki. Tu neticēsi, ko es tikko redzēju. Nu. Mūsu pašu Kristaps ir sēž savā šķūnī, burās un ziedo jaunas dzīvnieces sātarā. Ko? Mums ir jāziņo ātri tiesas un Andrejai. Apsūdzētāji, vai jums ir kas sakāms par Kristapu? Es redzēju, kā viņš veido dažādas gaismas burvestības. Paldies. Apsūdzētais? Tas, ko Anna pateica, no taisnība, un ja nav nekāda pierādījuma. Paldies. Ņemot vērā abu pušu spēcīgos argumentus, lēmumu pieņems Pūlis. Pie vārtu šarlatā. Es neesmu vainīgs, es svēru. Pūlis ir lēmis. Iededzināt uguni. Nē!